Sveicināts klausītāji! Tu šobrīd klausies Vidzemes augstskolas podcastu Students runā, rubriku Vai viegli būt pirmkursniekam. Epizodēs, kuras veidosim mēs, Beatrice un Elīze, tu dzirdēsi to, kā pateicībā ir būt pirmā kursa studentam, no izaicinājumiem līdz pat iespējām. mēs piedāvājam skatu no studenta studentam. Runāsim par kopītnēm, lekcijām, ārpus studiju aktivitātēm un visu to, kas ir svarīgs uzsākot studijas. Podkāstā mēs iekļausim pieredzes stāstus, atmiņas, praktiskus ieteikumus un atziņas, kas palīdzēs labāk sagatavoties studiju sākumam. Turpini klausīties un uzzini, kā ir gājis mūsu studentiem. Šodien studijā ciemos ir Vidzemes augstskolas studiju programmas Mēdīju studijas un žurnālistika pirmā kursa students Jurģis. Čau, Jurģi! Čau! Šodienas epizodi vadīšu es, Elīza, un šajā epizodē mēs runāsim par to, kā tas ir būt studentam, nevis skolēnam, kā mainās dzīve pēc studiju sākuma un vai realitāte sakrīt ar gaidām. Jurģi, mazliet pastāsti par sevi, kā tu nonāci Vidzemes augstskolā? Es kā Valmieras iedzīvotājs negribēju baigi tālu braukt uz to lielo Rīgu, un tad es nolēmu, ka var jau arī augstāko izglītību dabūt tepat Valmierā, nemaz nevajag braukt uz galvaspilsētu. Jā, tas ir diezgan loģiski. Un kas tev visvairāk pārsteidza, sākot studijas Vidzemes augstskolā? Varbūt tas, ka grafiks ir tik brīvs, jo manam brālim, piemēram, viņš mācās kultūras akadēmijā, un viņam katru dienu vajag mācīties no pirmdienas līdz sestdienai, viņam tikai svētdiena brīva. Tā kā tas, ka Vidzemes augstskolā grafiks ir tik brīvs, tas bija nedaudz pārsteidzoši, jā. Bet tas tev, protams, pārsteidz pozitīvi. Nē, protams, jā, pārsteidz pozitīvi, bet tas arī sāk domāt, varbūt ir kaut kāds iemesls, kad grafiks ir tik brīvs, varbūt man kaut ko vajadzētu darīt tajā brīvajā laikā, kas ir kaut ko, kas ir saistīts ar augstskolu. Tad tagad mēs varētu parunāt par to, kāda ir tā pāreja no vidusskolas uz augstskolu, jo tu arī esi pabeidzis 12. klasu un uzreiz pirmajā gadā augstskolu, vai ne? Jā. Un kā tu raksturotu sevi kā vidusskolēnu un kā tu raksturotu sevi kā studentu? Kas visvairāk ir mainījies? Visvairāk ir mainījies, man šķiet tas, ka vidusskolā tas klases kolektīvs visu laiku vairāk saliedēts, vairāk tā kā kopā, jo katru dienu pavada kopā, bet augstskolā tas vairāk katrs tur pa savam kaut ko dara, jo tās lekcijas ir retāk nekā vidusskolā. Vidusskola, protams, katru dienu tur jāmācās. Man šķiet, ka mums augstskolā, vismaz manā kursā, kas mēs esam, mums tāpatās sanāk tā mācīšanās. Mēs neesam dienā kopā, bet mums tā mācīšanās tāpatās sanāk kopā, jo it īpaši no sākuma neviens īsti neko nesaprot, kas un kā ir. Un tu tur iebirst kaut kādi 100 jautājumi tajā kursā grupiņā, WhatsAppā, un tāpatās tev tā sajūta, ka tu esi vienots ar saviem kursabiedriem. Jā, varbūt man vidusskolas pieredze nav tik liels standarts kā citiem, jo es mācījos teātra klasē, kur tomēr visi ir tādi interesantāki. Jā. Un tad arī, kad tā izrādes, tad tas man šķiet arī vairāk tur saliedē kolektīvu nekā matemātikā sēžot. Jā, tev varētu būt taisnība, jo tas man šķiet, ka izrādes taisīšanas process, cik es ar to esmu saskārusies savā žetonu vakarā, tas ir tāds kalnains process, jo biežāk tu esi tā kā kalna apakšā, bet tad arī beigās tu esi tā kalna augšā un ir ļoti daudz grūtības, ko kopā sanāk pārvarēt, un man šķiet, ka grūtības satuvina cilvēkus. Iedomājies savu žetonu vakara veidošanas pieredzi un iedomājies, ka tas būtu 3 gadus no vietas. Jā, es negribu to iedomāties. Kādas bija tavas gaidas vai varbūt kaut kādi priekšstati par to, kādas būs studijas, pirms tu iestājies augstskolā? Man priekšstats bija, ka sākumā būs tā mierīgi, ka ienāks un pasēdēs kādu brītiņu lekcijā, un tad, jā, bet tas nepiepildījās, jo
tas, ka sāk ar tādiem maziņiem darbiņiem un pēc tam pāriet uz lielākiem, tas varbūt tā nepiepildījās, bet, Es domāju, ka tas varbūt savā ziņā pat ir labi par to, ka uzreiz sāk ar tādu, kā lai pasaka, smago artilēriju, kaut gan nemaz nebija tik smags tas darbs, jo tad tev uzreiz izkristalizējās tas, vai tas tev būs pa spēkam, vai tu esi atnācis savā tajā pareizajā vietā, un kā jau pēc pieredzes mēs varam zināt, ne visi ir pareizajā vietā, un ir arī cilvēki, kas dodas prom no augstskolas. Tu jau pieminēji kursabiedrus un attiecības ar kursabiedriem, un varbūt tu atceries, kāda bija tava pirmā saskarsme ar kursabiedriem? Tāda kārtīgā, kad tu ieraugi savus kursabiedrus un saproti, kādi viņi ir, tas bija iesvētībās un kursagarā. Jā, tur tādi parādās tā tavu kursabiedru, tā esence, jā. No sākuma varbūt bija tāda nesaprašana par to, kas ir tavi kursabiedri un kas ir no komunikācijām, jo man šķiet, ka pirmajās lekcijās mēs bijām visi kopā. Nē, jā, mēs bijām visi kopā, bet es nezinu, man joprojām liekas tā sajūta, ka komunikācija un MSŽ ir iet kopā diezgan labi. Jā, man šķiet, ka pirmajā kursā tas tā ļoti izteikti bija, un man šķiet, ka tālākajos kursos mūs nodalīs un atdalīs, un jā, būsim šķirti. Precīzi. Un paturpinot par savstarpējām attiecībām, varbūt tu vari nedaudz tā ieskicēt, kāda ir atšķirība starp attiecībām ar skolotājiem, kas bija pamatskolā un vidusskolā, un attiecībām ar docētājiem augstskolā. Lielākā tā atšķirība ir, kā tev uzrunā. Piemēram, ar skolotāju tu vari runāt uz tu, bet tad atnāk docētājs un sauc tevi pa jūs, tad nevar saprast, vai viņš runā ar visu klasi, vai viņš runā tikai ar mani vienu. Docētāji vairāk skatās uz kursu kā kopumu, bet skolotāji viņi bieži iet tā kā, ja redz, ka vajag kaut kādu individuālo pieeju, tad viņi iet to individuālo ceļu. Man personīgi arī ir mazliet tāda, ne dīvaina sajūta, bet vienkārši nav tāda pierašana pie tā, ka mani uzrunā uz jūs, bet, es jau esmu šķiet, ka sadzīvojusi ar to, un jau tas liekas normāli, un tur viss kārtībā. Es gribu vēl pat skolotājiem pateikt, jā, jo parasti man mamma, piemēram, ir matemātikas skolotāja, tā viņa vienmēr saka, ka tajā vidusskolā jau tikpat kā baro ar karotīti to vīlu, ko tev vajag, un dod vairākas iespējas, bet jā, docētāji tā nebaro. Tagad mēs mazliet paturpināsim par to studiju realitāti, jo tas arī ir mūsu šodienas temats. Un varbūt tu vari pastāstīt, kāds bija tavs pirmais, nosauksim to par reality check augstskolā? Jā, pirmais referāts. Tas tāds, ka kaut kas arī varbūt ir jādara, nevis jāsēž un jāizliekas, ka kaut ko pieraksta kodē. Un kā tu tiki ar to galā? Man gāja grūti, jo mums vēl nebija bijis tas akadēmiskās rakstības kurs, un tad nevarēja saprast, kā pareizi meklēt to informāciju, kā pareizi rakstīt, kā pareizi noformēt to, ko tu esi uzrakstījis, no kurienes tu esi ņēmis. Jā, man šķiet, ka ja paskatītos to manu referātu no šāda tā noformēšanas viedokļa, tad viņš būtu vienkārši miskastē izliekams. Varbūt ir kaut kādas lietas, ko tu esi sapratis studējot, bet kuras tev neviens iepriekš nepateica pirms studijām. Es esmu sapratis par akadēmisko ētiku. Savā ziņā viņa liekas tā ļoti pašsaprotam. Tur nevar plaģiēt un nevar mākslīgo intelektu, bet dažreiz nevar saprast, vai es tā kā noformēju, piemēram, ja es negribu, lai izskatās, ka es esmu plaģiāts, vai es noformēju pareizi savu rakstīto, piemēram, citātu, ka neizskatās, ka es esmu plaģiāts, ka tas vienkārši ir citāts. Jā, tas, ka akadēmiskā ētika varbūt nav nemaz tik ļoti pašsaprotama kā no
virspuses izskatās. Par šo es tev varētu piekrist, jo man šķiet, ka tā akadēmiskā ētika varbūt pati par sevi kā termins vai jēdziens viņai ir saprotama, bet par to, kā nepārkāpt to smalko robežu, arī par to citātu noformēšanu un visu to, tas ir tā baigi, tā teikt, jāiemācās. Un es pat teiktu, ka jāiekaļ galvā sev tie noteikumi, lai tu vienkārši vari normāli uzrakstīt darbu, un tev viņš nav 3 reizes pēc tam jāpāraksta. Vai un kādā veidā ir mainījusies tava atbildības sajūta? Tu esi palicis tāds atbildīgāks tieši akadēmiskā ziņā nekā iepriekš? Droši vien man vienkārši pirms tam nebija, vidusskolā nebija tik liela pieredze ar kaut kādu akadēmisko rakstību vai akadēmiskiem rakstiem. Tā kā, ja tā atbildības sajūta iet kaut vai no 0 uz 10%, tad jā, tā ir atbildības sajūtas paaugstinājums tāpat, jā. Skaidrs. Kā studijas ietekmē tavu ikdienu un sociālo dzīvi? Un vai vispār kaut kādā veidā ietekmē? Ietekmē ar to, ka jaunus cilvēkus satiek, un tad varbūt ar šiem cilvēkiem sāk arī vairāk komunicēt, mazāk komunicēt sāk ar vidusskolas cilvēkiem, kas jau lielākā daļa uz Rīgu aizbraukuši, tad tur grūtāk viņiem tik klāt. Bet ikdienu, tā ka vairāk brīvā laika. Mēs varētu parunāt par prokrastināciju, kas ir tāda bieži izplatīta parādība, it īpaši studentu vidū. Jurģi, vai tu mēdz prokrastinēt? Jā, es nenoliekšu. Neesmu labāks par citiem saviem vienaudžiem. Kā tu beidz prokrastinēt un sāc beidzot kaut ko darīt? Kādi ir tie tavi paņēmieni varbūt? Tas mans galvenais paņēmiens ir, tu saproti, ka kaut kas jāsāk darīt, tad tiešām dibens sāk degt. tas ir galvenais motivators, ir, jā. Es pat varētu tev tā teikt piekrist, jo, lai arī cik neveselīgi tas izklausītos, tā spriedzīte, ko tu pats izraisi ar to, ka tu to vēl līdz pēdējiem momentam, ir tāds diezgan liels motivators sākt beidzot darboties. Labākās idejas tomēr rodas, kad ir tā spriedze, tagad stresiņš uzkāk, tad tās labākās idejas nāk. Kā kuru reizi. Tas tā zinātniski ir, jā. Tas ir zinātniski pierādīts? Nē. Tad tāpēc arī tas nestrādā. Paturpinot par šo disciplīnas tēmu un tā tālāk, varbūt ir kaut kādi ieradumi, paradumi, veidi, kā tu sevi disciplinē, vai tev īpaši nav tā, tu vienkārši tā go with the flow? Lielāko daļu no laika ir tāds, go with the flow mindsets, varbūt sejies, varbūt nesejies, bet dažreiz es tā iedomājos galvā sev grafiku. Šodien es kaut ko parakstīšu, rīt es, atpūtīšos un pēc tam vēl kaut ko parakstīšu un tā. Es savu galvā izdomāju to grafiku, bet parasti tas grafiks nepiepildās. Es cenšos kaut kādas disciplīnas pazīmes sevi ielikt, bet tā, kad pienāk tas laiks, kad vajag to darīt, tad ienāk tā ideja, varbūt nākamnedēļ. Rītdien jau arī ir laiks. Jā. Bet es daru tieši tāpatās kā tu, bet es vēl tam pievienoju, kad es to uzrakstu uz papīra. Es nezinu, ko tieši tas maina, bet tas dažreiz palīdz. Un vēl arī es mēdzu darīt tā, ka es saprotu, ka es nesaņemšos tāpatās, bet tā kā, lai tomēr kaut kādā veidā sev piespiestu, es pasaku, piemēram, savai mammai vai kaut kādiem tuvākiem cilvēkiem, ar kuriem es runāju ikdienā, ka, man tur rīt ir tas, un es darīšu to un to. Un visticamāk, kāds no šiem cilvēkiem pajautās, kā tev iet ar to? Un tas būs tāds tā kā ar bomi papīri, ka tev varbūt ir kaut kas jāsāk darīt. Bet, piemēram, runājot par šiem motivācijas pazušanas momentiem un kaut kādiem krīzes momentiem, kā tu šādos brīžos tiec atpakaļ uz kājām? Tev palīdz saruna ar kādu tuvu cilvēku, vai tu vienkārši pats ar sevi kaut kā
pavadi, tā teikt, laiku ar sevi un savām domām? Nu, tas otrais būtu tuvāks, jā, jo tā, kad tā motivācija pazūd, tad nepalīdz tas, ka vēl kāds cits ir tur pa vidu kaut ko maisās un noņem tevi no domas, un tad pēkšņi pasaka, mēs varētu šodien šito izdarīt, bet es esmu iedomājies, ka es visu dienu rakstīšu, bet viņš saka, nē, mēs varam šito un šito un šito, bet beigās tad pazūd arī tas plāns, kas galvā ir ierakstīts. Jā. Nu jā, tas patiesībā ir katram savs, bet par to sarunu, personīgi man ir tas, ka man drīzāk vajag kādam pasūdzēties par to, ka man tā viss ir tik slikti, un tā kā es jau iekšēji pie sevis saprotu to, ka, tā jau ir mana vaina, ka viss ir slikti, bet vajag droši vien atrast kādu citu vainīgo, kas ir vainīgs pie tā, ka man tā viss ir slikti. Bet dažreiz, kad tu pasūdzies, piemēram, ja tu runā ar savu kursabiedru, saproti, ka tam cilvēkam ir tieši tāpatās, un ka tu neesi viens pats tajā savā bedrē, un kad viss būs kārtībā, vienkārši ir jāsāk rīkoties. Mums ar kursbiedru Ernestu, man vismaz tā liekas, ir dažreiz tāda metode, ka es dejoju tautas kolektīvā Sadanses, un tur mācās arī dažas mans kursa biedrenes. Un tad es parasti viņām mēģinājumu laikā pajautāju, kā iet ar šito darbu. Un tad viņas arī parasti pasaka, nav daudz, tad saprotu, man ir vairāk. Un tad es uzrakstu Ernestam, es rakstu, ja kas Martē nekā vēl nav, tā kā, ja tas nomierina. Tad varētu teikt, ka jūs tā kā salīdzināties ar citiem saviem kursabiedriem, tā teikt, nomierināt sevi ar to, ka jūs esat tikuši tālāk nekā citi, bet es piekrītu, es arī tās darīšu, viss kārtībā. Tas ir vienkārši cilvēcīgi un normāli, manuprāt. Varbūt tu vari pastāstīt par savu sliktāko vai neveiksmīgāko dienu augstskolā, kas tev ir tā atmiņā iespēdusies līdz sirds dziļumiem. Es teiktu, ka visneveiksmīgākā lekcija diena ir bijusi, kad man, Ernestam un 2 citiem džekiem mums bija, mēs taisījām kopā prezentāciju. Tad beigās palika tā, ka es un Ernests tikai bija uz prezentēšanu. Tie pārējie 2 bija aizbraukuši mājās, un mēs pēdējie 2 prezentējām, bet, jā, tas tā. Es neko tādu neveiksmīgāku nevaru iedomāties, jā. Veiksme bijusi blakus tev visu gadu. Jā. Un tad, runājot par to, kad veiksme tev ir blakus, tad pastāsti par savu labāko dienu augstskolā, vai, piemēram, dienu, kurā tu jūties tāds īpaši lepns par to, ko tu dari un kas tu esi. Es teiktu, ka katra multimediju komunikācijas lekcija bija tāda diena pie Aleksandra Priepņeva, jā. Tu ņemot vērā, ka tu esi tāds cilvēks, kas ir ļoti saistīts ar teātri un tā tālāk, tad šis ir speciāli tev jautājums. Ja par tavu studenta dzīvi tiktu uztaisīta filma vai teātra izrāde, tad kāda žanra tā būtu? Droši vien jau kaut kāds trilleris, bet viņam tas mūds ļoti mainās. Sākumā ir ļoti mierīgi, viss ļoti skaisti, un tad pēkšņi uziet sižets uz augšu, un uzreiz viss ir ļoti nopietni un ļoti dramatiski un spraigi, un tad atkal noiet lejā, atkal viss ir mierīgi. Un tad, būtu laimīgas vai bēdīgas beigas? Beigas tiktu atstātas uz skatītāja interpretāciju. Jā. Tas būtu tā ļoti mākslinieciski. Un mēs esam nonākuši pie nobeiguma jautājuma, ko mēs uzdodam katram viesim. Kā to šķiet, būt pirmkursniekam ir grūti vai viegli? Es domāju, ka nav tik grūti, kā dažreiz par to liek domāt. Varbūt man kā valmierietim tas jaunums nav tik jauns kā tādiem, kas nedzīvo Valmierā vai pirms tam nemācījās, bet jā, man šķiet, ka ir vieglāk nekā liekas. Jā, man šķiet, ka tu esi pirmais, kas teica šādu atbildi. Tu tādu vidusceļu izvēlējies. Un dažreiz arī ir labi, ka tā.
Ar klausītājiem mēs tiksimies vēl vienā epizodē. Paldies, Jurģi, ka tu atradi laiku un piekriti piedalīties mūsu epizodē. Lūdzu. Un atā! Atā.